Radot ko jaunu, mēs domājam par nākotni. Divas spēcīgas institūtu komandas, Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs nāk kopā un dzimst jauna vienība – Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts. Mēs zinām, nākotne pieder jaunajiem, tiem, kuri to veidos. Pasaulē skolotiem, aizrautīgiem, radošiem un mazliet neprātīgiem. Un par to būs šis stāsts. NIRI – jaunība. NIRI teikas zinātnes centrā zinātnieki pēta procesus, kas notiek cilvēka organismā šūnu līmenī. Šeit top zināšanas un risinājumi jaunu zāļvielu radīšanai. Var man saukt par bioķīmiķi, var saukt par biologu, par struktūru biologu, bet mūsdienās tās disciplīnas diezgan pārklājas, līdz ar ko nav tādas īsti vienas definīcijas, kā mēs šeit sevi saucam. Lai saprastu, kas ir slimība, mums pirmkārt ir jāsaprot, kas ir šūna, ja? Un mēs visi sastāvam no šūnām, miljoniem, miljardiem šūnu. Un slimības ir tad, kad šīs reakcijas, šie procesi vairs netiek pareizi regulēti. Viens virziens ir saprast, kas notiek šajos procesos, atomu līmenī, un otrs ir mēģināt atrast veidu ķīmiski, kā palēnināt šī proteīna darbību un tādā veidā atgriezt mūsu šūnas normālā stāvoklī. Vai arī tieši pretēji, bieži vien vēža gadījumā, mēs tieši meklējam veidu, kā šīs šūnas iznīcināt, bet iznīcināt tikai šīs vēža šūnas, nevis pārējās veselīgās šūnas. Lai saprastu slimību, mums jāskatās dziļāk. NIRI Kleistu zinātnes centrā zinātnieki pēta cilvēku pašos pamatos, līdz pat mūsu ģenētiskajam kodam. Nacionālajā biobankā tiek uzglabāts bioloģiskais materiāls no vairāk kā 43 000 Latvijas iedzīvotāju. Paraudziņi tiek glabāti šādos te statīvos, katrā statīvā ir kastītes. DNS pati par sevi šajā stadijā nav vizuāli ar aci saredzama, viņa izskatās kā caurspīdīgs šķidrums, taču izmantojot dažādas specifiskas ierīces, mēs varam noteikt dažādu slimību ģenētisko risku. Ja mēs iedomājamies, ka mūsu DNS ir tāda virtenīte, kas sastāv no 3 miljardiem nukleotīdu, tad mēs šo virtenīti mēģinam nolasīt. Šī ir DNS, tāda pacienta kaula smadzenēm, kam ir leikoze. Un šis patiesībā ir vienīgais brīdis, kad DNS tik tiešām ir ar aci saskatāma. Slimība nav tikai cilvēku problēma, tā ir daļa no daudz lielākas sistēmas. Tas, ko mēs zinātniskajā grupā darām, mēs pētām patiesībā augu savstarpējos signālus un kā šie signāli ir nozīmīgi auga aizsarga reakcijām. Mēs šo augu varam savainot, mēs izmantojam šādu te pinceti, tad mēs šajai vietai pievienojam augu imunitātes ierosinātāju. Šādā veidā mēs šo augu stimulējam, ja kontrolētā veidā atdarinam augu stresu. Tad, ja mēs saprotam tos mehānismus, kas šeit notiek, tas mums ļaut arī šos augus dažādos veidos ģenētiski uzlabot. Lai nepielietojot papildus pesticīdus, mēs varētu viņus, piemēram, padarīt noturīgākus pret kaitēkļu uzbrucējiem un slimību ierosinātājiem. Sapratne ir tikai sākums. Ar to vien nepietiek, ir jādodas tālāk. Mēs esam vieni no retiem visā pasaulē, kas kaut ko tik kompleksu dara. Jā, tātad šis ir čips. Uz šī mazā čipa mēs varam uzaudzēt 4 orgānus. Piemēram, izaudzēt miniatūru zarnu un miniatūru asinsvadus. Mēs šādā veidā vēlamies izveidot modeļus, kas kaut kādā veidā vismaz samazina, ja ne pilnībā aizstāja testēšanu uz dzīvniekiem. Lai sapratni pārvērstu risinājumā, jāspēj radīt. Salomons Hillers bija viens no izcilākajiem Latvijas zinātniekiem. Viņa vīzija bija radīt vietu, kur zināšanas pārtop zālēs un risinājumos cilvēka veselībai.
Šī ideja kļuva par pamatu Latvijas Organiskās sintēzes institūtam. Laikam ejot, no tā izauga arī biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kas cilvēku izpēti aizveda vēl dziļāk, līdz pat genomam un DNS. Šodien šie divi virzieni atkal satuvinās, apvienojot ķīmiju, biomedicīnu un ģenētiku zem viena jumta. Man vienmēr ir interesējusi daba, un īpaši tas, no kā tad sastāv apkārtējā pasaule un daba. Un neizbēgami tas noveda līdz interesei par ķīmiju, jo galu galā mūsu pasaule ir būvēta no molekulām. Iegādājoties zāles aptiekā, bieži vien neaizdomājas, kā tās zāles ir nonākušas līdz aptiekai. Mēs uzkonstruējam jaunu organisku molekulu, kas iepriekš dabā nav eksistējusi, bet kurai var potenciāli piemist zāļvielas īpašības. Un lūk, un kaut kādas šāda veida molekulas mēs mākam uztaisīt, uzsintezēt. Tā ir arī lieta, kas, man liekas, kopumā ķīmijā ir viens no tādiem kā plusiem, vai savā ziņā viņi ir tuvu mākslai, jo tas ir tā kā abas lietas iet kopā. Tev ir jābūt ļoti radošam, bet tev ir jābūt arī ierobežotam tajās lietās, kas tev ir. Un tu vari izpausties un diezgan brīvi atrisināt vienu un to pašu problēmu diezgan daudzos veidos. Un plus ir tas, ka tas pienesums beigās ir tāds, ka tu dari kaut ko cilvēces labā. Arī šodien teorētiski es biju atnācis vienkārši noanalizēt savas reakcijas, kaut kā nesadāts. Un arī viss, ko es darīju vakardien, beigās visticamāk izrādīsies varbūt ne izcils, bet zinātnē ir bieži vien tas, ka ļoti daudz no tas, ko mēs darām, ir neveiksmīgi rezultāti, bet arī tas ir rezultāts. Tad mēs meklējam to vienu skaisto, jauko lietu tajā visā muģeklī, un tur var aiziet ilgs laiks, līdz viņu atrod, bet beigās tad ļoti liela gandarījuma sajūta no tā ir. Tādas ierīces, ka šīs mikroskops un pārējās ierīces un instrumentu laboratorijā, bez tādiem mēs nevarētu arī attīstīt zinātni. Mums ir vairāki projekti. Viens no tiem projektiem ir mākslīgais asinis. Ļoti bieži mēs dzirdam par to, ka pietrūkst donora asins. Jo uzglabāt asins ir iespējams tikai 42 dienas. Ar mākslīgiem asinīm, kas ir uz biomateriāliem balstītas, potenciāli tas asins var glabāt gadiem ilgi. Ja izdotos realizēt šito projektu, tad tas būtu, protams, lielisks panākums, un tad var pensionēties uzreiz. Tad mērķis būtu sasniegts. Tā ideja būtu izprast līdz galam, kā tā baktērija, kas izraisa Laimes slimību, kā viņa izkļūst no ērces, ko viņa tālāk dara cilvēka organismā. Šobrīd es esmu noteicis aptuveni 50 dažādu proteīnu struktūras no tās borēlijas, bet viena struktūra noteikti vidēji gadā, vidēji pasaulē, tas ir apmēram 1 gadu aizņem. Man ir 50, tas nozīmē, neesmu 50 gadus tur veltījis, bet tomēr ļoti daudz laika. Protams, tur arī vēl gadi ir vajadzīgi, lai tiešām iziet visus tos kliniskos pētījumus. Bet kā vakcīna kandidāts izskatās, ka tur viss var sanākt. Tas būtu tas mērķis. Vasarā var nesatraukties tik ļoti. Ja ir tās abas vakcīnas saņemtas gan pret ērču encefalītu, gan pret Laimes slimību, ja būtu, tad tas būtu ideāls variants. Es zinu pēc pieredzes to, piemēram, ka Oslo universitātē maģistra laiks bija pirmais brīdis šiem studentiem norvēģu, ka viņi varēja vispār laboratorijā kaut ko darīt. Tad mums šeit Latvijā ir tāda burvīga iespēja jau no kursa darba laikiem, kas ir jau no bakalaura 2. pirmā studiju gada, nākt šeit uz zinātniskajām grupām un palīdzēt jau īstos projektos. Un mēs nodarbojamies ar šo vakcīnu konstruēšanu, un nevienmēr tas ir veiksmīgi. Liela daļa zinātnē vispār nesanāk. Tad, kad sanāk, tad kādreiz ir tāda zosāde par to, ka tas tavs darbiņš ir bijis mēnešiem garš un viņš ir sanācis. Un tās varbūt ir tās lietas, kas paliek atmiņā. Jā. Tad netieša palīdzēšana cilvēkiem. Jā. Zinātne ir ceļš, kas prasa laiku, un tieši tur sākas nākamais stāsts, jo NIRI nākotni noteiks vēl nebijušas idejas, drosmīgi risinājumi, un tie piederēs jaunajiem zinātniekiem. Jo mūsdienās ir ļoti aktuāla prasība pēc jaunām metodēm,
jo bieži vien nevar izmantot esošos reaģentus, tie nav atzīti. Jaunās metodes izmanto maigākus reaģentus, ir vidē daudz draudzīgākas. Mūsu institūtā pulcējās ļoti izglītoti, zinoši un pasaules līmeņa zinātnieki. Ir piesaistīti ļoti daudz ārvalstu speciālisti. Ir mūsu pašu jaunie zinātnieki ir ļoti talantīgi un ir arī pasaulē novērtēti, ko var redzēt ar starptautiskām publikācijām un vinnētiem projektiem. Un studenti patiesībā ir tāds dzinējspēks, jo fundamentālo zinātni un tādus mazos projektus tieši bīda paši studenti. Pasaule mainās, un zinātnē jāiet tai līdzi. Jaunas zāles, jaunas metodes, dziļāka izpratne. Tā ir cerība, un tā ir atbildība. Un pārliecība, ka Latvija var. Zinātne, kas meklē, zinātne, kas atrod. NIRI.